Veicienu, kas man vēl gribējās pateikt, lai mēs tā kā mazliet nebaidamies un arī esam saprotam, ka mēs esam jaukās telpās, jaukā vidē, literārā vidē, kas atraisa, kas liek runāt un kas ir pilna ar emocijām, un svinēsim un domāsim par šiem svētkiem. Bet pirms tā mēs zinām, šodien ir tāds interesants vārdu dienas gaisma, vai kā tur, ja? Gaisma, un ar gaismu tā baltuma un gaišuma dabā ir tā ļoti, ļoti maz. Mums šogad nezinu kā, varbūt līdz Ziemassvētkiem sagaidīsim arī to. Bet šis būs tāds simbolisks sveiciens Andai, kā Komēnijos projektu vadītājai un visām tām līdzdalībniecēm, skolotājām. Skolotājs gan mēs tur tā kā nemanām pagaidām, bet ko var zināt, jo mums vēl projekta darbība ir nākošā gada jūlijas. Anda, tas jums būs kolektīvs sveiciens, lai galvenais kaut kas neaizmirstās no oficiālām sarunām. Ja? Es domāju, ka priekšsēdētājs arī varbūt tur... Pirmais, jā, jo mums tā diena ir tāda saspringta, cik es atceros. Tā kā jūs ziniet, Ziemassvētku laiks, tad es arī domāju, atnākt uz pasākumu, ko organizē bibliotekas kopā ar mūsu vidusskolu, kur es uzskatu, ka faktiski jūs esat tie, kas veido mūsu novada visu jaunatni. Arī tie skolēni, kas nemācās varbūt mūsu vidusskolā, viņi tomēr gūst iespaidu, viņi zina, kas notiek Ulbrukas vidusskolā, un pēc gadiem mēs droši vien šos te augļus redzēsim. Man šogad bija vispār ļoti liela izdevība piedalīties jūsu projektā, ko organizēja kopīgi biblioteka un Ulbrukas vidusskola, un tāpēc es bibliotekas vadītāji arī dāvināšu atslēdziņu, kur rakstīts tā: atver durvis, veiksmi un sirds gaišanu. Andai dāvināt arī tieši tādu pašu atslēdziņu. Es saprotu, bet ir jau tā, ka viens nekad nav darītājs, ir vajadzīgi arī palīgi, vai ne? Un tāpēc es dāvināšu eņģelīti, kas nes mums gaismu, lai vienmēr bibliotekā tik daudz jaunatnes būtu, jo tā jau ir tik tiešām mūsu nākotne. Paldies! Bet man vēl ir kāds eņģelītis palicis. Pēdējā laikā ļoti daudz aīdieniņās. Sapratam. Faktiski tie pasākumi, kur mēs piedalāmies, un jūs mums atbalstīt. Un tad vēl Ulbrukas vidusskolā ir tikai vārds. Bet es visiem pārējiem vienkārši piparkūkas, ko varēsiet nogaršot, ir daudz, jo jūs esiet mājās cepuši un krāsojuši, bet šī būs manas cepas. Es jums tomēr novēlu sirsnību, saticību, atsaucību un mīlestību. Un pareizi viss te ir rakstīt tagad. Paldies tādā vienotībā saskaņā, jo esam izsākuši, nekas jau nebūs melots un meiteņu domas ir materializējušās. Es domāju, laiks ķerties pie darba, jo jūs tūlīt sapratīsiet, ka nemaz nav jau tik vienkārši. Ir ielikts darbiņš, ir radīts kaut kas jauns, un patiesībā es tikai mazliet, tā ir inovatīva šī pieeja šāda veida lasīšanai. Un tagad vārds Irenai. Jums būs iespēja iepazīstināt pārējos ar jūsu mīļākajiem literārajiem darbiem, piedalīties arī konkursā un, protams, panašķoties ar grāmatām. Bet vispirms es vēlētos nedaudz pastāstīt par šo te festivālu. Un fonā jūs redzat bildes no citu gadu festivāliem, kas ir noritējuši. Tātad Buktu ītis.